Šodien raidījumā jauns digitāls mamogrāfs medicīnas sabiedrībā ARS ceļā uz smaidu. Katru gadu krūts vēzis tiek atklāts arvien jaunākām sievietēm, tāpēc ir svarīgi rūpēties par savu krūšu veselību un regulāri veikt profilaktiskās pārbaudes, jo saulaicīga diagnostika palīdz atklāt krūts vēzi agrīnā stadijā un to sekmīgi ārstēt. Tagad medicīnas sabiedrībā ARS krūšu izmeklējumi notiek izmantojot jaunu digitālu aparatūru. Atgādināšu, ka nākošais gads mūsu valsts izsludināts par onkoloģisko slimību apkarošanas gadu vai agrīnu diagnostikas vismaz. Un šajā sakarībā mūsu firmā ir uzsākt jauns izmeklējuma veids, apmēram mēnesi iepriekš. Tas ir krūšu tomosintēzes izmeklējums, kas ir datortomogrāfa tipa izmeklējums, salīdzinot ar iepriekš pielietoto parasto rentgena tehnoloģiju, un kas ļoti informatīvs izmeklējums, kas dod pilnvērtīgi iespēju izmeklēt krūts diederus. Gribētu uzsvērt to, ka šo jauno tomosintēzes metodi var atklāt ļoti mazus veidojumus, kamēr cilvēks neko nejūt, kamēr ir grūti sataustīt citādos veidos. Sākot no 2 mm izmēra veidojumus var atklāt ar šo jauno metodi. Tas ir mamogrāfijas aparāts, kurš darbojas tāpat kā mamogrāfs, bet viņam ir viena speciāla funkcija, kas ļauj šo krūti sagriezt it kā šķēlīties un izvērtēt. Nevis kā parastajā mamogrāfijā mēs iegūstam šos kopēju attēlu. Vienai projekcijai tātad krūts ir viens attēls, bet šeit mēs redzam krūti šķēlīties vairākos attēlos. Un tas nozīmē, ka šis šķēlīšu biezums ir 1 mm, tātad mēs varam krūti izmeklēt slāņos. Un nebūs tā kā ir pie blīvām krūtīm bieži vien arī šī summācija, kad audi slāņojas virsū viens otram un rodas pozitīvi it kā atrade, kura reāli nav. Tātad ar šo metodi mēs varam izslēgt šos gadījumus. Vienas kompresijas laikā vispirms tiek veikts padziļinātās mamogrāfijas izmeklējums ar tomosintēzi, kad rentgena stars pārvietojoties par krūti 15 grādu leņķī veic uzņēmumu sēriju, no kuriem tiek izveidots digitāls 3-dimensiju attēls. Tūlīt automātiski tiek veikta tradicionālā 2-dimensiju mamogrāfija. Visi attēli tiek arhivēti, saglabāti. Un ja mums paciente jau ir bijusi iepriekš, viņai ir veikta mamogrāfija, tātad parādīsies šie iepriekšējie attēli. Jo ļoti svarīgi arī izvērtēt ne tikai dotajā momentā izmaiņas, bet viņas skatīties dinamikā. Jo dinamika jau arī mums ļoti palīdz diagnostikā. Izmeklējums ir komfortabls un nesāpīgs, jo jaunā iekārta pielāgojas sievietes fizioloģiskajām īpatnībām un krūts formai. Jaunajam aparātam, protams, ir digitalizēts, apstrādāts šis kompresija, lai nebūtu pacientei šī saspiešana lieka, lai viņai nesaspiestu tik, cik nevajag, vai saspiestu tik, cik vajag. Un tādā ziņā šis, izmeklējums tomēr ir mazāk sāpīgs. Vēl es ieteiktu sievietēm nebaidīties un ļauties tieši šim procesam. Jo, ja sieviete būs plastiskāka, viņa vieglāk ir radiologa asistentam veikt šo procedūru. Sievietēm pēc 35 gadu vecuma, kurām anamnēzē ir krūts audzējas, mamogrāfiju ir jāveic reizi gadā. Pēc 40 gadu vecuma reizi 2 gados. Sievietēm no 50 līdz 69 gadiem valsts apmaksātā krūšu dziedzera skrīninga izmeklējuma ietvaros ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli izmeklējums ir bez maksas. Arī medicīnas sabiedrībā ARS rindas kārtībā. Un vēl gribētu pieminēt tādu lietu, ka ja pacientei skrīninga vecums ir beidzies, tomēr saslimšana pastāv. Un tātad arī tie pacienti, kas ir tās sievietes, kas ir pēc 70 gadiem, protams, mēs esam arī visi laipni aicināts izmeklēties un kontrolēt sevi. Tad vēl es gribu uzsvērt to, ka mēs esam uzsākuši jaunu projektu. Mēs esam pieķērušies pie bijušās Sarkanā krusta slimnīcas rekonstrukcijas, un pavasarī mums atvērsim pirmo nodaļu. Un tur tiks izmantot šī jaunā tehnoloģija, arī tālākos etapos, ieskaitot tur
punkcijas metoda, stereotakas paņēmienu un vakuma biopsijas. Un tālāk jau precizētu ārstējušiem ārstiem, ķirurgiem jau pavisam precīzi diagnozi ar tādām iespējām, kāda līdz šim nebija iespējama, diemžēl, Latvijā. Pat laban zobārstniecība var atrisināt gandrīz visas iedzimtas un iegūtas mutes dobuma slimības un defektus, funkcionāli un ļoti estētiski. Ja mēs nevaram kontrolēt gluži visas iedzimtās novirzes, tad mums tagad ir rokās pamatzināšanas, kā izvairīties no dzīves laikā iegūtiem zobu bojājumiem un zaudējumiem. Saglabāt savus zobus visas dzīves garumā ir mūsu mērķis. Tās savas jaunās grāmatas Ceļā uz smaidu kopsavilkumā raksta ārste, stomatoloģe, zinātņu doktore implantoloģijā un protezēšanā Alena Butkēviča. Pirms pāris dienām norisinājās grāmatas atvēršanas svētki. Kā radās ideja šai grāmatai? Ideja radās no pacientiem. Paldies pacientiem, jo pacienti pirmām kārtām pacienti ir ļoti prasīgi. Viņi tā atnāk bailīgi un kautrīgi un nevarīgi, bet tad pašās beigās viņi visi vēlās veselību un skaistumu. Visi prasa smaidu. Jā, jo patiesībā ir bijuši tādi, kad, pieņemsim, atnāk vecāka kundzīne un saka, meitiņ, ieliec man zobiņus. Es nevaru iet pie mazbērniem. Kāpēc jūs nevarat iet pie mazbērniem? Tāpēc, ka man zupa tā kā ārā no mutes. Ja? Un tas viss iespaido. Un tad vienkārši tas viss notiek tā, ka viens ir pazaudējis darbu, tāpēc, ka nevar smaidīt. Otrs ir saknieptām lūpām. Trešam ir vēl kaut kas. Ja? Un tas kopsumā prasa to ikdienas darbu, un tā pateicība pacientiem ir milzīga. Bet jautājumi un pati nezināšana par zobārstniecību, kā no tās izvairīties, vienmēr ir bijuši vien te paši. Tās slimības ir viens tās pašas. Tehnikas, kā viņas ārstēt, ir miljoni un mainījušies. Tas vispār tā kā kosmos viss ir mainījies. Bet problēmas ir tās pašas. Kā es sāku strādāt, tā ir tagad. Ja? Ir tas pats kāries, tāpat parodontoze, tas pats zobu trūkums, ir viss kaut kas. Un tāpēc es dodu jautājumus. Pamatgrāmatas jautājums ir, kā izvairīties no zobārsta, kā saglabāt sevi veselu. Un, protams, ja vajag mazas korekcijas, pieņemsim, salīdzināt zobus taisnās rindās, mazliet izblodināt, tas ir štruns. Ja? Bet pamatā, lai savu zobi, lai viņi ir veseli, lai smagans ir rozā maigas, lai ir laba smaža no mutes, tas ir pats galvenais. Šo grāmatu varētu uzskatīt savā ziņā kā tādu ābeci pacientiem par zobārstniecību. Tieši tā. Daktore Butkēviča pašreiz vienīgā Latvijā var lepoties ar zinātņu doktoras grādu implantoloģijā un protezēšanā. Medicīnisko izglītību ieguvusi Latvijas Medicīnas akadēmijā un Bostonas universitātē. Saņēmusi apbalvojumus par ieguldījumu zobu implantoloģijas attīstībā Pasaules zobārstniecības zinātņu akadēmijā. Alēnu es pazīstu kopš tā laika, kad viņa atbrauca uz Ameriku, Bostonas universitātē taisīt savu doktora grādu. Un man uzreiz ieinteresēja viņas darbs, ne tikai viņas ļoti simpātiskā persona, bet viņas darbs, kā varētu teikt, ne tikai zobārstniecībā, bet zinātnē. Jo viņas lauks ļoti, kā varētu teikt, pārgūlās ar manējo, kas ir materiāla zinātnes. Un mute ir viens no grūtākām vidēm priekšmateriāliem, kas attiecās uz izturību, un kas attiecās uz koroziju, un kas izstāstās uz visu citu. Un tā kā īpaši smaga problēma ir bijuši implanti, kas ir zobu atvietošana ar mākslīgiem iestādītiem zobiem. Un Alēna tur ir kļuvusi, varētu teikt, par pasaules mēroga zvaigzni. Viņas disertācija bija ārkārtīgi laba, un viņa stāstīja par to visā pasaulē. Viņa savu praksi ir atvedusi uz Latviju, par ko man ir īpaši prieks, ka viņa būdām tik ļoti izglītot, nav palikusi kaut kur ārzemēs. Tādas iespējas, es zinu, viņai bijuši daudzas, un tā man vispār ārkārtīgi liels prieks. Я считаю, что это потрясающий сильный человек. Es uzskatu, ka Alena Butkēviča ir pārsteidzoši stiprs cilvēks ar neizsmeļamu gribas spēku. Redziet, viņa jau ir vecmāmiņa, bet pēc viņas izskata to nemaz nevar pateikt. Jo viņa izskatās stipri jaunāk par saviem gadiem. It sevišķi tas ir apbrīnojami, zinot par grūtībām, ko viņai nācies pārciest. Runājot par viņas darbu, es uzskatu, ka viņa ir viena no visaugstāk kvalificētām speciālistēm Eiropā. Tas nu ir noteikti. Un
un iekļaujas vadošajā 100 pasaulē zobārstniecības jomā. Ja cilvēks ir pieprasīts aiz savas valsts robežām, tas vien runā par viņa specializācijas līmeni. Alena ir ļoti pieprasīts ārsts Krievijā. Cik man ir zināms, viņai ir daudz prestižu klientu arī Anglijā, Zviedrijā, Grieķijā, Ķīnā. Tas vien norāda, ka cilvēks ir pelnījis dziļu cieņu. В том числе из Китая. Наверное, человек заслуживает большого уважения. Dakteri Butkeviču grāmatas atklāšanas svētkos bija ieradušies sveikt nevien darba kolēģi, radi un draugi, bet arī bijušie pacienti. Pasākumā piedalījās ne tikai draugi, kolēģi un ģimenes locekļi, bet arī Alenas Butkevičs pacienti. Lūk, viens no viņiem, viens no pirmajiem. Jā, tā sanāca, viss sanāca, es atceros kaut kāda 93. 4. gada janvārī, kad bija Ilzes, tad man ar Alēnu sapazīstināja. Un te pašā vakarā, kaut kā jau Alēna jau tāda prasmīgi runātāji, viņi uzreiz tā ķērās, vērsim pie ragiem un tā kā atnāca uz apskatīsimies vismaz, jo man jau šausmīgi bail bija no zobārsta, teikšu godīgi. Tad mēs aizgājām un tad tā pamazām un atklāt sakot, viņi šausmīgi iedrošināja. Un tā iedrošinājuma bija tāda, ka beidzās viss ar to, ka man viss savieda kārtībā un tagad ar skaistu Holivudas smaidu jau 10 gadus jau staigāju pa dzīvi. Dakterei Butkevičai dzīve likusi pārvarēt ļoti nopietnus pārbaudījumus. Tas licis daudz ko pārdomāt, kā arī pievērsties labdarībai. Pēc traumas es sapratu, ka labdarība ir dzīve. Bez labdarības nekas nenotiek, jo es nekad nebūtu izveseļojusies, ja man nebūtu blakus tieši tā cilvēku labdarība, kas man draugu labdarība un cilvēki, kas vispār man nepazina. Un es gribu pateikt tā, kad sazinājos sociālās aprūpes centru un prasīja, kas ir visvairāk vajadzīgs. Un tas, ko viņi atbildēja, saskanēja ar manu iekšējo būtību. Jo, protams, mēs zinām no masu mēdiem, ka kaķiem ziedo visi, suņiem arī mazliet ziedo, slimākiem ziedo, bērniem ziedo, bet veciem cilvēkiem neziedo. Un tā kā man bija tas brīdis, kad es praktiski nevarēju aiziet, es nevarēju pakustēties bez palīdzības. Ja? Tad es sapratu, kā tas varētu būt vecumdienās un kā tas ir. Un tāpēc mēs ziedojam visu, kas ir. Mēs ziedojam vecoļaušu pansionātam Latgali, par ko esam ļoti, ļoti priecīgi, ka mēs bijām uz turieni, mēs redzējām cilvēkus, mēs redzējām viņu dzīvi un darīsim visu, lai mēs pēc iespējas vairāk varētu viņiem palīdzēt. Sociālās aprūpes centrs Latgala ir viens no lielākiem aprūpes centriem Latvijā. Viņš sastāv no 6 filiāliem un aptver veselus 3 reģionus. Tātad pašu Latgali, Vidzeme un Zemgale. Kopumā ir 1046 klienti un strādā apkalpo visus klientus 650 darbinieku. Tā kā kolektīvs ir ļoti liels, ļoti daudz speciālistu, sniedzam sociālo aprūpi, medicīnisko aprūpi un sociālo rehabilitācijas pakalpojumus klientiem. Kā notika šis labdarības pasākums sākums? Viss notika ļoti interesanti un haotiski. Sestdien diena bija atbrauks Elīna ar savu komandu pie mums ciemos, un viņa gribēja paskatīties, kā dzīvo cilvēki, veci cilvēki, invalīdi. Mēs ar direktori viņu sagaidījām un parādījām mūsu klientus. Un tad viņa saka, es saprotu, ka viņa ļoti patika pie mums, un viņa teica, ka viņa grib nodarboties ar labdarību. Mēs uztaisījām akciju Facebookā, kur par katru iesūtīto smaidu no manis tiek ziedots 1 eiro pansionātam. Tālāk pansionāta vēlmes bija aizpildīt laiku veciem cilvēkiem, un viņiem patīk lasīt un patīk rokdarbi. Un tā kā mēs darām visu par savākto naudiņu, tātad savāktā nauda būs par katru smaidu, par katru manu grāmatu, ko es pārdošu līdz Ziemassvētkiem, visa nauda ies labdarības akcijā. Tāpat labdarības akcijā mēs esam sarunājuši vairākus žurnālus, arī kas jauns un citus mēdījus, kas mums uzdāvinājuši ir gada periodiku, kas ies pansionātam Latgali.
Un, pieņemsim, man sakrājusies laukos ir kā tonna vilnas, ko mēs varētu pārvērst vilnā un dzijā un nodot pansionātam Latgā. Grāmata Ceļš uz smaidu ir sākusi savu ceļu pie lasītājiem. Pagaidām tā nopērkama Dakteres Butkevičas privātpraksē un internetā Dakteres mājaslapā. Nākamgad tā būs iegādājama arī grāmatnīcās. Cerams, ka izlasot grāmatu, ikvienam vērsies sava atklāsme par smaidu. Smaids ir ļoti sarežģīta lieta, jo, ja tu smaidi ar sirdi, tā ir viena lieta, tas ir viens smaids. Smaida ar acīm ir cits, un smaida ar zobiem atkal pavisam kaut kas cits. Dzīvē ļoti svarīgi iemācīties smaidīt ar sirdi. Un ne tikai smaidīt, bet arī uz pasauli skatīties ar sirdi. Jo tie cilvēki, kas ar sirdi redz labāk nekā ar acīm, viņi redz dziļāk, viņi labāk saprot dzīvi. Un viss, kas ar to saistās, ar to brīnumu, ko teica Alēna, brīnums, kas ir dzīve. Es novēlētu Alēnai smaidīt vairāk ar sirdi nekā ar zobiem un acīm. Pateicoties Latvijas televīzijas 7. kanāla gada darbības koncepcijas maiņai, mūsu raidījums no šī kanāla diemžēl tiek izslēgts. Sekojiet informācijai par mūsu tālāko darbību sociālajos tīklos. Priecīgus Ziemassvētkus un jauno gadu! Veselību jums visiem vēlot raidījums Vide, veselība un mēs!